pastāstīja, ka 23. augustā notiks Latvijas drifta sērijas 6. posms Viķurnieku stadionā. Un paldies Ivo par šo braucienu. Un turpināt par nākamo posmu. Viķurnieku stadionā būs pirmo reizi Latvijā sacensības, kur tandēm brauks jau pa tumsu. Jā, tas jau ir arī ļoti skaisti un baudām. Jā. Labi, bet savukārt es gribēju parunāt tieši pa 30. un 31. augustu, kur Viķurniekos norisināsies Latvijas un Baltijas čempionāts, arī Krievijas čempionāts autošosejā. Jūs varēsiet redzēt daudzas autošosejas klases, Super Production, Baltica Open, Super 1600, arī nacionālo klasi, kur pārstāv KGK komanda. KGK komandas automašīnas jūs pašlaik redzat šeit. Un vēlētos, lai jūs atbalstat KGK komandu. Nākat visi apskatīties 30. un 31. augustā, bet trasē tagad ir traks braucējs. Vitālijs Beļikovs. Vitālijs Beļikovs, kurš ir pārkāpis no blakus sēdētāja puses un pie stūres dod ručkā. Nē, tas, kas mums rallijā brauc, tas bija Raimonds Tihanovs. Vai arī tas ir Raimonds? Tas ir Raimonds? Vai tās apskatīsies? Notiek pamatīga sagriešanās. Tātad tiesnešis sastāvs vērtē braucienu. Jā, tas tiešām ir Raimonds Tihanovs. Man jāatvainojās. Raimonds Tihanovs, tev bija pilnīgi taisnība. Jā, var jau redzēt to braukšanas stilu. Viņš ir diezgan agresīvs, jo cilvēks, kas atbrauc vienkārši no ielas, tā